Jā, es esmu Brunis Mārtiņš Ķibils, esmu no biedrības pilsētas cilvēkiem. Ja kādam nav varbūt zināms, mēs esam nevalstiskā organizācija, kas darbojās Rīgā. Mēs kopš 2016. gada aktīvi iestājāmies, lai pievērstu sabiedrības un politiķu uzmanību vairāk šiem pilsētvides un sasapējušies mūsuprāt mobilitātes jautājumiem, kas tieši izceļot šo nepieciešamību plānot vairāk pēc uz cilvēkiem vairāk draudzīgiem pilsētvides tieši uz šo vairāk cilvēku slikst kā galveno uzsvaru pilsētās. Un arī tieši pēdējo gadu kontekstā, kur Rīga aizvien vairāk ambiciozi tiecās uz klimatneitralitāti, piemēram, solās sasniegt līdz 2030. gadam pilnīgi net zero vai ieviest iepriekš minētās daudzreiz iebraukšanas to zemo emisiju zonu. Es domāju, tieši būtu labi noslēgt ātri ieskicējot mūsu biedrības šos vairāk akcentus, kā Rīgai labāk būtu efektīvāk tiekties uz klimatneitralitāti, un arī pāris tieši varbūt mācības, kas mums ir sakrājušās laika gaitā darbojoties. Pirmais, es nevarētu runāt par klimatneitralitāti vai par jebkādu klimata politiku, neizceļot šo, ko es bieži redzu, ko varbūt saukt par klimatneitralitāti bez paradumu maiņām. Varbūt daži sauc to agresīvāk par greenwashing vai šādu zaļmazgāšanu, kas manīs, ka klimatneitralitāte izceļās tādā fokusā, ka produkts vai kāds pakalpojums tiek padarīts par klimatneitrālu, tādā ziņā, ka daudz mazāk atstāja ietekmi uz vidi, nerad šos CO2 izmešus, bet tas neatrisina daudz pamat jautājumus. Piemēram, ļoti atmiņā palika Apple jaunā mārketinga kampaņa, kas pērciet visas mūsu ierīces, pērciet jaunu telefonu katru gadu, bet šoreiz būs videi draudzīgāk. Un arī kā parāda šī pārspīlētā, bet arī patiesā vizualizācija, ka pārsēžoties visus autovadītājus, visus pakalpojumus uz mašīnām, šo pieaugušo skaitu nobraukto kilometru, diemžēl viss neatrisinātos, palikt arī vēl daudzi jautājumi, kā visu šo infrastruktūru būvēt jaunu, kā uzturēt, kā nodrošināt šo vienu no neefektīvākajiem pārvietošanās veidiem vienam cilvēkam un arī vienlaicīgi sasniegt klimatneitralitāti. Kā arī redzam, šeit arī laba vizualizācija, ko es gribētu izcelt tieši, ka, protams, elektroauto ir daļa no risinājuma, ir daļa no tiekšanās uz klimatneitralitāti, bet tā ir tikai viens puzles gabaliņš, kur vajag noteikti kombinēt ar daudz plašāku paradumu maiņu, vai tieši skatīties mūsu pilsētām, kā tas ietekmē cilvēku pārvietošanās paradumu, skatīties, kā infrastruktūra, kur spēlē galveno lomu, un teikties uz vairāk multimodālām pilsētām, kur tieši automašīna būtu pēdējā izvēle, un kur pārējās izvēles būtu daudz ērtākas, un cilvēkiem būtu lielāka motivācijas tos izvēlēties. Mana galvenā tēze ir, ka pilsētas ir, diemžēl, lielākais izaicinājums, mūsu pieredze ir lielākais izaicinājums sasniegt klimatneitralitāti, visi cilvēki interesēm, visi cilvēku saspiestības salīdzinoši blīvā geogrāfiskā vienībā, bet pozitīvā ziņas ir, ka tas ir arī atslēga, kur ar vismazāko, salīdzinoši mazu finansiālo ieguldījumu ir iespējams dabūt daudz lielākas atguves, kur tieši ir lielāka iespēja samazināt cilvēku ietekmi uz vidi. Kā mūsu prāt neizskatās klimatneitrāla pilsēta? Es paņēmu dažus ekrānu šāviņus no pēdējiem aktuāliem projektiem, kur tieši arī mēs uzskatām, kas ir jautājumi, kas arī netiks atrisināti vienalga tāpat, ja visi pāries uz, piemēram, šo elektroautomobilitāti, kas ir augšā redzams ir topošais Jāņa Čakstas ielas posms, vai kā
kā tautā pazīstams, ir Dienvidu tilta 4. karte, kur, diemžēl, varbūt ir dzirdējuši ziņās, ka ir jau vairākas reizes neveiksmīgi pagarināts iepirkums, kur arī tiek, diemžēl, izcirsti 1217 koki, kas, arī parāda šo nepieciešamību, ka, ja mēs gribam aizvien vairāk mašīnām piešķirt vietu, kad jāatļauj kāds upuris. Un, lai gan daļa ir pārstādīti, bet, tas liek uzdot jautājumu, ko par tiem pašiem 100 miljoniem, vai pat ne vairāk varētu izdarīt, lai zaļinātu pilsētu, lai nodrošinātu vairāk efektīvākus alternatīvus, kas tieši varētu ātrāk palīdzēt sasniegt klimata neutralitāti. Un arī, lejā ir bildes, var redzēt, dažādi ir izskatītie Rīgas domas pilsētas attīstības departamentā augu, koku un apstādījumu saglabāšanas sēdēs bija dažādi labiekārtojumi, kā tos sauc iekšpagalmu, un dažādi projekti, kur, diemžēl, ir, lai atrastu vietu automašīnām iekšpagalmos, tiek arī izcirsti vairāki koki, tiek izcirsti vairāk, kas nevien tikai no klimata neutralitātes viedokļa, es teiktu, ir neveiksmīgi, bet arī no šīs vidas sabojāšanas puses, ka cilvēkiem ienāk jauna apbūve iekšpagalmā, kas savā ziņā ir labas ziņas, kā attīstās teritorija, ka tiek izbūvēti jauni celiņi, ka tiek labiekārtot teritoriju, bet ir arī daudz šīs prasības, kas ir nepieciešams, lai pēc iespējas vairāk cilvēkiem tieši nodrošināt šo piekaļu automašīnām, kas, diemžēl, ir daudziem vienīgā iespēja kā pārvietoties. Piemēram, šis stāvvietu minimums, kurš, kā vienā nesen piemērā redzēt apakšā nesen tiek apstiprināta koku ciršana, un kur attīstoties teritorija nav attīstītām nevis nekāda cita iespēja, kā izcirst šos kokus, nav iespējams uztaisīt atkāpi, ja grib taisīt ēku, vai arī pusi teritorijas atvēlēt noteikti stāvvietām. Ko mēs noteikti uzskatām, ka būtu jāsakot vairāk pilsētām, ka šo standārtus atceļ, taču vairāk atvēl vietu zaļām teritorijām, vairāk cilvēkiem. Un arī paskatās ielas, arī vēsturiski ielas Rīgā ir veidotas ar tikai vienu mērķi, bet īpaši 20. gadsimtā laikā pārasfaltāts no fasādes līdz fasādē tieši veidotas, lai pārvietot pēc iespējas vairāk automašīnas, kas es uzskatīju, ka ir veiksmīgākais ceļš, ka pāriet vairāk citiem alternatīviem, kā veicinot pārvietošanos ar sabiedrisko transportu, ka veicinot iešanu ar kājām, varētu daudz vieglāk sasniegt šos mērķus, un es domāju, tas, lai gan ir veikti dažādi soļi, tīpaši šogad es ieliku 2 bildes, tas ir, es domāju, tas ir tikai daži izņēmumi, un vēl vairāk jādara, lai mainītu domāšanu, un tieši, lai šis būtu pamats, un tieši vairāk ielas attēlot, vairāk pilsētas noteiktās prioritātes. Un kā tieši jāskatās klimata neutrālai pilsētai? Mums kā biedrībai viena no galvenajiem darbības virzieniem ir tieši parādīt vizualizācijas, kā mēs redzētu, kā mēs uzskatītu šīs pilsētas, kā šīs ielas varētu izskatīties, balstoties uz starptautiski pieņemtiem pilsētas plānošanas principiem, bet noteikti šis ir viens mūsu biedru vizualizācija, ka izskatītos Maskavas ielas posms, kur pašlaik nav daudz, kur ir plaša teritorija, kur liels potenciāls attīstīt, bet pašlaik, diemžēl, cik viss ir atstāts viens liels laukums, mazas ietvītas, nav atdalīta infrastruktūra sabiedriskiem transportam, tramvajiem, nodalīta infrastruktūra riteņbraucējiem, un nav nemaz neviena koka, skatot pāris, kas ir blakus teritorijās. Tāpēc teritorija, tas ir viens piemērs, kā varētu veidot tālāk pilsētu, attīstīt, ieguldīt līdzekļus, lai veidot, lai tieši veicinātu šo pārēju vairāk uz klimata neutrālu mobilitāti. Un arī viena mums vizualizācija, kā izskatās Čakielu, kā varētu izskatīties potenciāli nākotnē,
ka tieši bija arī liels uzsvars tieši uz apstādījumiem pilsētās, kas vairāk attēlot šo pilsētu prioritāti, un arī veicināt vairāk alternatīvu pārvietošanās veidu izvēli. Un tieši tas nav iespējams tieši ar esošajiem modālo sadalījumu, kurš izvēlās pārvietoties, jo, diemžēl, raugošo alternatīvu trūkumu dēļ, vairāk un vairāk cilvēki izvēlēsies pārsēsties uz automašīnu, kas tieši motivēs vairāk palielināt esošo ielu platumus, ieviest vairāk joslas, kas viņš atstās mazāk iespējas pāriet tieši uz alternatīviem un vairāk prioritizēt citas pārvietošanās veidus un padarīt mūsu pilsētas zaļākas. Un arī tieši kā arī vēl viena svarīgi aspekts ir, protams, ka vajag prioritizēt nevis tikai arī to, kas tiesāļiem mazāk arī, ka arī paši arī efektīvākie veidi, kā pāriet uz klimata neutralitāti, ir vajadzīgs, protams, būs vienmēr vajadzīgi pārvietošanās ar auto, bet arī jāizskata veidi, piemēram, kad cilvēks var pārvietoties vai ar autobusu vai vilcienu, vai ar kājām iet, vai ar velosipēdu. Un kā viens no šiem soļiem arī noteikti ir loģistika, kur arī galvenais instruments, mūsdienās tiek lietots pilsētās, ir automašīna, ko mēs, diemžēl, uzskatām, ka ir arī arī no pilsētvides aspekta, ka nav pieņemt, ka pie katrām durvīm, pie katras mājas vienmēr varēs atrast stāvvietas, bet arī no klimata viedokļa ir nesenveiktā pētījumā tieši ir vidējo ar vienu auto tika aprēķinās, ka līdzīga izmērā, kravas velo, elektriskais kravas velo patērē vienu 16 daļu no enerģijas nobraucot 100 km. Un arī uz viņa ražošanu patērē tikai viena 31 daļa, viena mazā, protams, skaitļi var atšķirties no citiem modeļiem un citas dažādi velosipēdu mašīnas, bet tas parāda to lielo krasu atšķirību, ka viena maza daļa no mūsu pilsētas loģistikas, no kravas pārvadāšanas uz to pēdējo jūdzi veicot no loģistikas centra uz dažādiem veikaliem vai pasta pasūtījumus, kas arī kopš šī gada ir veikti aizvien vairāk ar kravas elektriskiem velo, varētu daudz vairāk samazināt mūsu ietekmi, mūsu CO2 izvešu ietekmi uz vidi. Kā arī būtiska lieta, ko es gribētu izcelt, ka klimata neutralitāte un to virzību uz tās parasti izceļ ar dažādiem lieliem projektiem, ar lozungiem, ar pilotu projektiem, eksperimentiem. Bet es teiktu, ka visvieglākais un pats galvenais, ko vajadzētu darīt, ir sākt ar maziem darbiem, ka katra, varbūt tas tā neliek saistīts tiešā veidā ar klimata neutralitāti, bet katra nolīdzinātā apmala, katras pandus uztaisīts, samontāts, katra notīrītā iela no sniega, ir īpaši šajās dienās, un arī katrā sabiedriskā transporta josla, katrs sašaurinātā gājēja pārēja ir savs solis uz klimata neutralitāti, jo tas nodrošina cilvēkiem efektīvāku alternatīvu, kā pārvietoties. Un kā pēdējo tēzi, ko es gribētu noslēgt, ka klimata neutralitāte nekad nav vienīgais mērķis, kā arī ar šo lielisko karikatūru attēloju, ka tā ir tikai maza puzles detaļa no vispār lielākā virzības vairāk uz zaļākām pilsētām, uz vairāk cilvēkiem draudzīgām pilsētām un uz tieši ilgspējīgāku pilsētplānošanu, kas patur tieši vairāk ņem vērā vairāk kā šī infrastruktūra izskatīsies pēc 10, 20, 30 gadiem un plāno nākotnē ar zaļu skatījumu. Paldies!